Vai jau ir kāds jautājums? Jūs esat kautrīgi. Es uzdošu pirmo. Ko un kādēļ Ričards pārmeta Jānim, sakot, tu cel? Es pat jums nevaru kā tu cel. Jo viņš jau negribēja, ka Jānis ir ieaudzis šajā sabiedrībā jau. Tāpēc viņš saka, tu cel. Tā ir savu veidu ironija. Jā, bet Jānis taču nav ieaudzis padomu sabiedrībā. Nu, viņš nav tieši, bet tomēr tā kā ļoti daudz mēs neieaugām tieši padomu sabiedrībā, bet mēs pieņēmām. Mēs dzīvojam tajā laikā. Mēs nepretojamies. Vai ne? Un Ričardam tas jau tūlītās ir tāds, tas viņu aizskar tādā nozīmē. Jo tāds bija laiks toreiz. Un laikam katram gribas dzīvot, un viņš pamazām ieauga tieši tajā vidē, kurā viņš ir. Sevišķi viņš mīl savu zemi. Viņš negribēs nekur skriet prom. Viņš gribēs šeit pat palikt un dzīvot tālāk. Un arī toreiz aizbraukt varēja tikai jau kad 44. gadā, kad jau pietuvojās šeit armija un padomu armija, un tad cilvēki bēga prom. Tā kā es arī dzīvoju tajā laikā. Miks arī dzīvoja tajā laikā. Ulmaņlaika izlaidums, sakāt. Kalos? Es saku, es esmu Ulmaņlaika izlaidums, sakāt. Nu jā. Visu to piedzīvoju. Es esmu daudz agrāk. Es piedzīvoju arī demokratiskās Latvijas laiku, kad darbojas Satversme, kad bija Saeima. Un tam pēc visām pārmaiņām, kā redzams, arī ieaugu tajā padomu sabiedriskajā dzīvē. Strādāju un daudzi Ričardi man pārmest. Tu cēli. Tā ir. Mēs cēlam. Uz to, protams, var skatīties dažādi, un viss noteikti ir atkarīgs arī no tā, kādas cilvēkam ir vērtības. Bet, ja Zigis būtu ticis pāri frontes robežai, kāda ir scenārija, kas ar viņu būtu noticis? Viņš tomēr ir no tiem latviešiem, sociāldemokrātiem ar kreiso noskaņojumu, jo tāds kā, teiksim, Kalpiņš bija, kurš pārliecināts par savu, un, protams, tādēļ viņa ir aizgājusi 40
gadā aizbrauca daudz uz Padomu Savienību. Zīgas būtu tur. Jo arī, teiksim, Antra ir mazliet vairāk tāda, kas, tāda kā Kacēna bija tāda rakstniece mums, Kalpiņa kundze, ja, kurās, šīs kreisās idejas bija pārņēmušas, un viņi tiešām tā domāja. Lai viņos vēlāk bija vilšanās, droši vien, kad arī bija, kad viņi paši piedzīvoja to visu, kas notika šajā zemītē. Bet tajā brīdī Urmals būtu pārgājis un iekļāvies Sarkanās armijas rindās. Tātad tas, ko Jānis dara, kā akmeņkaus, viņš šķeļ akmeni. Vai tas patiešām tā bija domāts, ka tautu šķeļ divās daļās? Es negribētu tomēr apgalvot, ka ļoti apzināti mums veidojam šo šķeļšanu. Viņa varbūt pati kaut kur izauga no tās darbības, bet mums jau svarīgākais bija pastāstīt par leģionu, par tiem cilvēkiem, kurus dzīve pievīla. Tā bija traģēdija. Tāpat kā traģēdija bija Ziemassvētku kaujas, tā arī leģions bija mūsu tautas traģēdija. Sevišķi daudz jauno cilvēku. Jā, viņā bija arī arājieši, ļoti tāds neviendabīgs veidojums, bet man viņi liekas ļoti traģisks personas, kurus es nezinu, kādēļ mums pietrūka drosme tomēr neveidot leģionu. Man likās pēc Teherānas un jo sevišķi pēc Jālas konferences bija skaidrs, ka Baltija ir atstāta Padomu Savienības ietekmes zonā. Ja? Un tad tāda leģiona, arī tās, kas glīda, kad 44. gadā atkārtosies 18, 19 gada notikumi, ka nāks Angļu un amerikāņi mums palīdzēs izveidot atkal savu valsti. Es te neticēju, tāpēc es arī neaizgāju leģionā. Es esmu dezertīrs tajā laikā. Un man žēl, ka tie puiši, ļoti daudz jauni puiši aizgāja bojā. Un kad viņu komandieri vai nu ticēja, jeb stāstīja pasacīja par to, ka mūsu lielie draugi palīdzēs atgūt savu valsti. Es domāju, ka tā ir to cilvēku, tās mūsu
toreizējās pašpārvaldes vadošo cilvēku kaut kāda neizpratne vai arī pārāk liela uzticēšanās kaut kādai laimes spēlei. Un es domāju, ka tie, kuri atbalstīja leģionu veidošanu, būtībā ir šo jauno cilvēku traģēdijas vaininieki. Mik, jums bija krietni mazāk gadu. Jūs nevarēja mobilizēt. Kara beigas es atceros precīzi, bet kā puikiņš. Jā, varbūt ir kāds notikums no tiem kara beigām, tāpēc, ka mēs redzējām ļoti spilgtu ainu ar klavieru dedzināšanu, ar šaušanu. 44. gada pavasarī es dzīvoju kopā ar saviem vecākiem Talsu pusē, Vanzenē. Un visas manas atmiņas par kara beigām ir ārkārtīgi spilgtas, bet tās visas ir tāda bērna izpratnes iekrāsu. Un ja runā par pašām tām beigām, piemēram, tās, kas saistās ar to klavieru dedzināšanu, es ļoti labi atceros, ka tajā mājā, kur mēs dzīvojam, katru vakaru dzēra ļergu, kaņģu, dzirtenīti, un pēc tam gāja uz klēti šaut žurkas. Bet pats tas trakākais bija tas, kad vīri sākā lielīties ar to, kas var vācu rokas granātu, to, ko mēs te redzējām arī filmā, tiem gariem kātiem, uzspridzināt sev virs galvos. Aizgāja kaut kur aiz kūts laukā, protams, bruņu cepurē, un turēja vertikālu to granātu, jo viņai raksturiski, ka tāds šembras uz sāniem sprākst. Un nāca viņa atpakaļ, man tā liekas, ne jau pie pilna prāta. Un viss šī kara beigu atmosfēra, varbūt tādā netiešā veidā, bet viņi katrā ziņā ļoti sasaucās ar to leģionāru, kā lai saka, to balvu, ar to klavieru, kas ir dedzināšana. Un otra puse, kas man ir līdz šim brīdim ir ārkārtīgi tāda nopietnas pārdomas. Es pavisam nesen aizbraucu uz Vanzenu un apskatījos tās vietas, un es atceros to, ka tām mājām blakus, kur es dzīvoju, bija tāda maza, es nezinu, kā lai saka tādu, kalpu mājiņa, teiksim tā, kur bija tikai tās nelielas, kas saka, priekšnams un virtuve un viena, kas saka, istaba. Un tam, teiksim, saimniekam vai cilvēkam, kas tur dzīvoja, bija 4 dēli. Un viņš visu laiku cerēja, ka beigsies karš un ka viņš varēs sākt kaut ko, zemi apstrādāt. Un viņš bija mežā noķēris vācu vezumnieku zirgu ievainotu. Es ļoti labi atceros, ka tas bija beļģu vilcējs, milzīgi liela, kas ir auguma ar spalvainām kājām. Un tad, kad viņš bija, izārstējis, 10. maijā vēl padomju armija nebija ienākusi, Vanzenē, bet vācieši bija jau, projām. Un viņš iejūdzi šo izārstēto zirgu, centās uzart pirmo lauku tādu. Bet tas zirgs, tas neturēja vagu, jo viņš nezināja, kas tas ir. Un tad tie vecākie dēli, tie katrs savā pusē zirgamai pie galvas, pie iemauktiem, viņu vadāja.
Un tas mazākais puišelis, Krišjāns vārdā, kuram bija varbūt kaut kā tur 3-4 gadi, tas klunkurē līdz tam Arklam. Un visas sievas teica, nu kāpēc tu moci šo puiku? Viņš ir, lai viņš mācās zemnieku darbu. Un tas interesantākais bija tas, ka lidojot pāri pēdējām vācu lidmašīnām, kurās, kā runā no Kurzemes katla vēl bēga uz Vāciju, tas zirgs nereaģēja. Un kā parādījās gaisā pirmā Krievu lidmašīna, tā viņš bija gar zemi un gulēja, nu, lai, teiksim, izvairītos no šķembām. Nu, un tādu atmiņu man ir ļoti, kas saka, daudz, ieskaitot arī to, kad 56. gadā, kad es aizbraucu uz institūtu, tad viena no pašām manām pirmajām tikšanās bija ar Viktoru Lorencu, un Viktors Lorencs stāstīja par šīs filmas scenāriju un deva man lasīt. Protams, ka man nebija nemazākā jēga par to, kad kādreiz var pienākt laiks, kad es pats šo filmu, kas saka, filmēšu. Tā kā viss, kas ir ļoti, kas saka, saistīts. Labvakar. Man bija īpaši svarīgi šo filmu arī redzēt, tāpēc, ka mans vecās tēvs pats ir leģionārs, viņam brālis ir Varis Krūmiņš, kurš savukārt arī jūsu filmā ir parādījies. Un, kas man liekas interesanti arī, ka tur parādās arī Evalds Valters un tāds kā Varis Krūmiņš, kas man liekas diezgan drosmīgi izvēle, jo viņi nebija ērti Varai. Un zinot no savas ģimenes, tad Varis arī pie savas kino studijā ņēma leģionārus, strādā darbos, kuriem vairs nedeva Padomju Savienību iespēju normāli dzīvot un strādāt. Un savukārt stāsts par manu vecotāju, kurš pilnīgi noteikti dzīvoja šo Jāņa piezemēto dzīvi. Tāpat laikā tā piezemētā dzīve ļāva viņam netraucēt tās vērtības un tieši to latvisko nodot manai mammai. Un, man liekas, tāpēc tā mūsu dzimta vispār ir kaut ko vispār vēl saprot un novērtē par tiem laikiem, jo viņa gājas brāļa kapiem, neskatoties to, ka tur stāvēja čekis ar avīzēm, un viņš diezgan brīvi stāstīja. Un arī viņš saprata, ka skolā par to nav jārunā. Un te tās izvēles, tas ir tas stāsts par vērtībām, kad tu izvēlēs varbūt nepiepildīt savus profesionālos sapņus, strādā kā vienkārši elektriķis, kas ir tālu no viņa potenciāla, bet tā vērtību sistēma, ko viņš ir iedevis cauri tiem laikiem, kaut kas ļoti, ļoti tuvs tam, ko es redzēju filmā. Tāpēc man tas ir, es priecājos, ka tā ir atjaunot versija, un kad man bija iespēja to redzēt, vēl jūs abus satikt. Tā kā, paldies! Paldies jums! Bet Varis Krūmiņu jūs redzējāt arī? Jā, es viņu atpazinu. Man arī varbūt nedaudz līdzīga sajūta ir. Man ļoti liels gods jūsu kompānijā šo filmu noskatīties. Mans vecāks arī bija leģionā, bet viņš mums neko pilnīgi nestāstīja par savu pieredzi. Un varbūt tāpēc man ir svarīgi lasīt kaut kādas drusciņas, ko es varu citur redzēt. Un man bija jautājumi, man ļoti daudz jautājumu, bet divi, ko es tagad uztraucoties varu atcerēties, ir kas, zinot šodienas situāciju, kas filmā bija tāds, jūs izgājāt uz daudziem kompromisiem, lai varētu viņu uzņemt. Kas ir tas kompromiss, ko jums bija pašiem visgrūtāk pieņemt? Kā lūdzu? Jā. Un tieši arī pretēji, kas varbūt ir tāds, par ko viņi priecājās, ka tas filmā palika. Palieciet te. Kas ir tas kompromiss, kuru bija visgrūtāk pieņemt? Šajā variantā šis kompromiss bija mazāks. Galvenais kompromiss bija, kad veidojām, pārmontējām šo variantu un tapa es visu atceros, Ričards. Jo tad mums bija ievada kadri, dokumentāla kadru, kurā teksts bija, kurš izskaidroja situāciju, kāda to pieņem,
tajā laikā padomu vara. Ja. Man likās, ka viņa mazliet, kā saka, lai filmu tomēr iznākt uz ekrāna, mēs pārdomājam, ka piekritīsim šim tādām diezgan lielam kompromisam, kurš apgalvoja kaut ko citu nekā to, ko jūs tagad redzējāt. Viņa ieviesa tādu padomu propagandas skaņu, noskaņu, tā varētu teikt. Pārāk tieši norādīts viss, kā jāsaprot tas laiks, par ko mēs filmās stāstam. Man būtu neliela papildinājuma. Pirmkārt, es gribu pateikt, tā, ka Rolands ir no tiem režisoriem, kas ļoti stingri turās pie savas ieceres, un, protams, ir tādas situācijas, ka kaut kas ir jāpiekāpjas, bet tas viss ir ar nostāju, neko nezaudēt no galvenās, kas saka, domas, no ieceres. Un jāsaka, ka runāt par to laiku, par kompromisiem var tikai tad, ja zina, kā tas viss notika. Piemēram, ļoti, kas saka, interesanti, te bija citāts ar uz ekrāna, Čaša, kas bija Latvijas PSR kara komisārs, ko viņš tā teica. Viņš saka, viss tas ļoti, kas saka, ticams, bet es to negribu redzēt. Un otrs cilvēks, Vilis Samsons, kas ir tajā laikā Zinātņu akadēmijas prezidents, bija partizānu, padomu partizānu grupas, kas ir komandieris, viņš bija pretējās domās, tāpēc, ka viņa tajā brigādē bija ļoti daudz dezertējušo leģionāru, un viņš ļoti labi zināja to situāciju. Un bez tam jāņem vērā tas, ka tas bija laiks, kad ar tevi nerunāja. Varbūt tāpēc, ka man tajā laikā tā krievu valodas zināšanas varbūt bija drusciņi labāks nekā Rolandam, tad es tiem Maskavas viesiem, kas brauca, tur centrāla komitejas un valsts kinematogrāfijas komitejas pārstāvjus ieskaitot, es tulkoju. Bet neviens jau pēc tam nenāca un nepateica savu vērtējumu, bet pateicoties tam, kad es biju, kas saka, zālē un netālu no viņiem, tad es varēju vērot viņu, kas saka, reakciju, un tā bija tā, kas bieži vien rezultējās ar pavēli Republikas kino komitejas priekšsēdētājam, jūs to lietu nokārtojat, mēs viņu nepieņemam. Bet interesanti ir tas, ka šo filmu Maskavā galvenā, tas ir valsts kinematogrāfijas komitejas priekšsēdētājs Romanovs atzina par pieņemamu. Viņš bija tas, kas sūtīja, kas ar pavēli, kad tā filma ir jānobeidz. Un tā, cik es zinu, tā filma Padomu Savienībā vadoties no savu kursa biedru atsauksmēm, diezgan varbūt bez īpašas, kas saka, reklāmas, bet tika rādīta, salīdzinot ar Latviju, tādā normālā režīmā. Paldies. Miks tagad stāstīja par to nākošo variantu, bet šo variantu pieņemtu arī Maskava, kad mēs parādījām, bet tikai mūsu komitejas priekšsēdētāja kategoriskais nē. Maskava pateica, ja republikai ir savu priekšlikumu, lai
atļauj grupai veikt šos priekšlikumus. Tā Irīna Kokoreva, galvenā redaktore, viņa ļoti atzinīgi izteicās par šo variantu. Žēl, kad laikam pateicoties viņai un droši vien arī Karikevičam, kas ir mūsu studijas direktoram, kad viņa panāca, ka tā otro variantu Maskava deva pavēli, atcēla mūsu komitejas pavēli par filmas nepieņemšanu un pieņēma uz Visnības ekrāna. Paldies jums par šo filmu, bet es viņu redzēju, kā visu atceries Ričards 16. gadā. Toreiz es biju 18-gadīgs čalis. Sāku tikko mācīties universitātē. Un tas bija pārsteigums, ka tas tika parādīts uz ekrāna. Jo es uzaugu, man tēvs bija mežsargs. Es uzaugu mežsargu ģimenē, un algas dienās nāca mežstrādnieki un stāstīja par savu pieredzi kara laikā, 50. gados. Tās puišals staigāja pa galdu apakšu. Par to nedrīkstēja nekur runāt. Par to bija jāpulsē vairāk vai mazāk. Bet cilvēki dzēra šņabi vai kanžu un stāstīja viens otram par saviem piedzīvojumiem. Un kad tie parādījās uz ekrāna, tad tas bija, vismaz priekš manis, un vēl priekš daudziem maniem draugiem ļoti liels notikums. Paldies jums par to, ka tajā laikā tā filma parādījās, lai arī tik maz, cik viņa bija. Paldies jums! Paldies! Paldies jums! Vai zālē ir vēl kāds, kurš redzēja 66. gadā? Jā. Redz, daži cilvēki ir. Es zinu daudzus, kuri mazpilsētās un laukos gaidīja šo filmu, un tā arī nesagaidīja. Zināja, ka ir iznākusi, bet kāpēc līdz viņiem nenokļuva? Mēs tagad to zinām. Varbūt vēl kāds jautājums? Nāciet blakus. Jā, visi tādas gudras lietas runā un prasa, bet man mazliet Tuvāk. Visi tādas gudras lietas stāsta un prasa, bet man tas, kas man piesaistīja uzmanību, ir mazliet no citas skatu punkta. Proti, tas ir operatora darbs. Ļoti piesaistīja, piemēram, tas, kā vispār vērot ne tikai to, kas ir kadrā, bet arī to, ko dara pati kamera. Piemēram, tas kadrs, kur beigās viņš tāds mazliet šķīps paliek, vai arī tas, kā tā kamera virzās apkārt galdam un tam līdzīgi. Tas mans jautājums ir par to, no kurienes tas nāk, kādi ir šie iedvesmas avoti tieši operatora darbam. Tas tev jau. Kāds viņš zina? Nezinu, kā atbildēt. Es tikai varu teikt to, ka, es pēc skaita neatceros šitai, man kaut kā 3. vai 4. pilnmetrāža, kas ir filma, un tas sagatavošanas darbs bija ļoti nopietns ar mākslinieku sevišķi, ka tika domāts par to, kam kadrā ir jābūt, kādas ir iespējas kamerai kustēties. Tur ir daudz, kas ir tādas tehniskas lietas, kuras man vēl šodien pašam pret sevi rada cieņu. Tajā pašā laikā ir daudz tādas lietas, kuras domāju, tu Anslē paraugi, kur tā tu biji agrāk, kā tu to neredzēji, vai ne? Grūti man, kas saka, atbildēt par katru, tikai es varu teikt to, ka man šī filma ir palikusi prātā ne tik daudz kā filma, kā rezultāts, bet tā atmosfēra, kādā viņa tika veidota.
Un tad, kad to filmu nolika te Latvijā, kas saka, plauktā, man nebija tāda milzīga tāds pārdzīvojums, jo es atceros to atmosfēru, kādā viņi veidojās. Un katrā ziņā tas, kas tajā filmā ir labs, un tur ir dažas tādas lietas, par kurām es skaidri varu teikt, tā, ka, ja man tagad būtu jāfilmē, es neko labāk neuztaisītu. Tā pašā vietā laikā, kā es arī teicu, ir tādas lietas, kuras, labāk nerunāt. Es nezinu, vai es esmu daudz kas atbildējis par katru kadru, ja mēs runājam, tad ir jāskatās gan arī uz montāžu galda. Lieta ir ļoti skaidri viena. Man ir bijuši ļoti labi, kā saka, skolotāji institūtā un arī tepat Rīgas kino studijā, kur viņi saka, ka operators nedrīkst atnākt uz laukuma bez konkrēta risinājuma, bez ieceres, kad atšķirībā no citām profesijām mēs strādājam, kas ir tādā nenormētā režīmā. Un tev ir jāiemācās tas, ka tu esi uz laukumu, tev ir jābūt filmas, kas saka, atmosfērā, jo es operatoru darbu varu salīdzināt ar es nezinu, tādu pavāru vai, jo viss tas, ko uzņemšanas grupa ir darījusi, nerunājot par režisoru, scenāristu, aktieriem, bet tērpumākslinieks, grimētājs, visi tie lielie cilvēku daudzumi, kas piedalās filmas veidošanā, no tā, kā operators to visu fiksē, iekonzervē uz ekrānu, ir atkarīgs, zināmā mērā, tas grupas kopdarba rezultāts, jo man ir prātā tāds teiciens, vai tas ir japāņi vai ķīnieši, es nezinu, viņi saka, ka nav nekas labāks par labu sievu un nav nekas sliktāks par sliktu sievu. Es ko varu teikt par operatoriem, ka nav nekas labāks par labu operatoru, kas strādā sazobē ar visiem pārējiem, un nav nekas sliktāks par to, kas ir vai nu vienaldzīgs, vai pieiet filmēšanai, kā atsevišķi diapozitīvu kadru knipsēšanai. Ir jābūt tādai dramaturģiskai domāšanai, lai visu to fiksētu tā, kā tas ir iecerēts no komandas kapteiņa, režisoru un scenārista ieceres viedokļa. Un pat pēdējais, ko es varu pateikt, ir tā, ka man pirmajā filmā Kārklu pelēkie ziedi mani pārsteidz bija atmeni. Uzfilmējām tur kaut kāds pirmos kadrus, un viņi pienāk pie manis pie kameras un prasa, kā? Un es saku, taču režisors ejiet prasīt viņam. Viņš saka, nē, tu esi vienīgais, kas mani redzēja tādu, kāda es būšu uz ekrāna. Režisors skatās ar zināmu, kas ir paralaks. Jo man šī frāze, kā liela slavenā aktrise izturās, kas ir pret operatoru darbu, bija svētīga mācība visam mūžam. Paldies. Vēl kāda roka? Tad teiksim tā, nav nekas labāks par labu filmu, un pie tā arī paliksim. Milzīgs paldies! Paldies, ka jūs iedošanu gribējāt redzēt šo filmu. Jau ir pašā.
viena no mūsu tautas vēstures lapspusēm.